projekta Kopā mēs spēks bija atslēgas vārds sadarbībā. Visi kolēģi projektā ietvaros mācījās sadarboties. Strādājušie 7. klases pedagogi tika sadalīti grupas pa 4 cilvēkiem. Pirmā aktivitāte bija grupas saliedēšanas pasākums keramikas darbnīcā, kur katra grupā nodarbības laikā izveidoja savu grupas simbolu. Pēc tam pedagogiem bija organizētas mācības par efektīvas atklātas stundas plānošanu, novadīšanu, vērošanu un atgriezeniskas saites sniegšanu kolēģiem. Nodarbības vadīja Jekaterina Ležanina. Un tālāk notika aktīvs darbs mazajās grupās, izvēloties un plānojot mācību saturu kopīgai stundai vai pasākumam. Mēs pilnveidojam izpratni par kopīgo mērķi, apgūvam stratēģijas satura plānošana, kā arī izveidojam stundu un pasākumu plānus, materiālus nepieciešamus aktivitātēm, prezentācijas, darba lāpas, atgādnes, izējas biļetes, uzdevumus ar kartītēm. Mazajās grupas ietvaros mēs vērojam stundas un izvērtējam pēc projekta izstrādātas vērošanas lapas. Īpaši vērojam sadarbību starp skolēniem un skolotājiem stundā. Projekta noslēgumā mēs apkopojam iegūto pieredzi un prezentējam mūsu grupas stāstu skolas metodiskajā dienā pavasara brīvlaikā. Izaicinājums projekta laikā bija dažādu priekšmetu pedagogiem atrast kopīgos saskares punktus mācību saturā un veidot starppriekšmetu saikni tā, lai tā nebūtu mākslīga. Nonācām pie secinājuma, ka nepieciešams plānot kopīgo sadarbību laicīgi jau mācību gada sākumā. Sākumā bija grūti sniegt atgriezenisko saiti kolēģim par atklātajā stundā redzēto. Mums kursos mācīja atgriezenisko saiti sniegt tā, lai kolēģis no tās varētu mācīties un turpmāk pilnveidot savu darbu. Projekta ietvaros mēs varējām redzēt, kā strādā bērni. Mēs varējām aizņemties kādus paņēmienus no kolēģiem, bet galvenais mūsu secinājums ir tas, ka plānošana ir nepieciešama. Un tas plānojums ir jāsāk augustā. Tā būtu tradīcija. Vienkārši ir ļoti jaukā tradīcija sāk plānot mūsu darbību jau augustā. Veicinājis mūsu izpratni par kolēģu darbu. Mēs vairāk uzticamies, paļaujamies viens uz otru, spējam sniegt atbalstu, kad tas ir nepieciešams. Un tagad mums ir radusies pārliecība, ka kopā mēs varam izdarīt vairāk un varam dot skolēniem iespēju mācīties paredzētas saturā kompetences efektīvi, padziļināti un aizraujoši.